Reku taistie caurumu, kur trubas iet. Uztaisīti tādu plauktiņu, sabāzu vati, to viņu skrūvēšu priekšā plāksni. Tad parādīšu, kā izstāst, kad ir aiztaisīti jau cieti. Te būs tā revīzijas lūka, lai tik pie visiem skaitītājiem. Tā, tikko pabeidz likt profilus apkārt podam. Sataisīts, tātad tā. Nu, re, kur augšā aiztaisīt ciet. Te sanāks tā, ka būs kaste, vēl aizbāzīsim vati, lai nedzird, ka tur lež ūdeni nost. Cerams, ka baigi nevarēs dzirdēt. Te šito visu padarīšanu pieskrūvēja, izzāģēta tā revīzijas lūkai. To gan jau laikam stāstīju. Tā, nu re, kur tu beidzot ir sataisīta visa kaste. Reģipsim apkārt podam. Darīju šitā, izgriezu ar šķērēm caurumu. Caur turieni ieurubos un pieuru pie paša poda rāmja. Nu, tad tā. Tā sanāks. Te būs divās kārtās. Divās kārtās reģipsis apakšā uztaisīt tā maliņu. Nu, šitas ir. Šitas ir. Tad te pagaidām viss ar elektrību. Nu, tur lieta tāda, ka es viņu to nevaru dabūt nost, jo tur apakšā ir vēl viena skrūve. Nu, pēdējā lielā apmešanas diena ir pienākusi. Vakardien sanāca izrāva ārā šo elektrības kaste, jo viņa bija aizskaitītāja vēl viena skrūve. Pēri ielaidu, atlauzu, iznāca ārā visi. Iekarnē rekurus savilcēju pie griestiem, uzliku vakardien vaduls. Nogruntēju jau. Nu, tad tuliņās bišķi pievākšu. Maisīšu maisu un ķeršos klāt. Neesmu apmetis, nezinu, kaut 3 mēneši, un tas ir pēdējais, kas palicis. Baigi jāizcīna. Negribējās šodien, bet nav laika. Vakar bija smaga hokeja spēle, vakarā visa mugura savilkta, viss savilkts kājas. Un šitā ķēpāšanās, tagad tā visa maisīšana, tā kā viegli nebūs, bet ir jāizcīna pēdējais, un tad jau varēs viss ailīts uztaisīt un elektriķis atnākt. Un beidzot savilkt elektrību. Tikko nometu, karoči tagad gaidu, ka bišķi šitā siena piežūst augša. Lai var paskrāpēt, nu izstāstēt tā, cuku kūts pilnīgākā, bet stresaini, grūti, pa šito man īsmā pilnīgi vienalga. Man galvenais, lai te iet uz priekšu, es pēc tam atbraukšu, šodien nokasīšu, atbraukšu pa brīvdienām, visu smuki savākt, tā kā pa to es patiesībā vispār neuztraucos. Nu tā uzlikās normāli, aizgāja cik 4,5 maisi, 4,5 maisi, bet nu uzliku, sāku šeit uzliku, tādu apakšu, te nākamie maisi, kaut ko te sāku, un tad jau bija gandrīz atkal pa vēlu pierīvēt. Nu tā, ka tu rīvē, un viņš nenāk nost, jo starp vadulām viņš sasēžās, un tev tādu vilnīti tā kā veido, un tev vajag ar to šito sūdu novilkt, lai viņi ir taisni, jo viņš tā forši, kamēr viņš tāds vēl mīksts ir, viņš nāk nost. Un tur jau bija baigi grūti, baigi sanāca novocīties. Tad es novelku vertikāli, es izņemu ārā vaduls, un tad es pa diagonāli tā kā arī pavelku viņu, lai viņi ir daudz maz taisna, un, nu labi, man tagad viss netīrs ir, nesanāks parādīt. Nu, tā. Tā kā vēl bišķi pagaidījuši, izņemšu te vaduls ārā, norīvēšu, un šodienai viss skrien projām, citi darbi jādara ir. Tā kā tāds update. Gribēju uzfilmēt, kā es miksēju, bet, zin kā, tas viss darbs ir šitāds. Un pats stulbākais tas, ka te reāli nevar apstāties. Es uzjaucu, pieņemsim maisu, man beidzās tur, un es uzlieku te apakšējo rindu. Tad, principā, lai viņš tā smuki sajiet kopā un bez kunkuļiem pēc tam iet, vajadzētu uzreiz miksēju nākamo, laižu augšā un lieku. Tā kā, principā, bez apstājas. Atskrēju svētdienā, kur viss sakārtots, viss smuki. Uztaisīju šitā nišai mazajai apmalītes. 2 es pieliku vakardien, augšējo un sānējo, un šito malu šodien pieliku. No tā izstās, kur sanāk, es viņu līmēju uz ģipša. Ar līmeni, pastos vai ar līmenis ir, 90 grādi šeit, pielīmēju, atstāju, ka nožūst, un tā, kad nožūst, nākamajā dienās atbrauc aizpūšu lielākos caurumus
ar putām, bet ar tām putām uzmanīgi, pārāk ātri viņas nevar pūst, jo man bijis tā, ka tur ailējas sapūt, viņi izspied ārā to ģipsu un nebija līmenī un nenormāli nočakarējos. Reku tā sanākšu tās visas lielās spraugas, kur nav ģipsis aizpūšu putām. No tā, tad apsmērēšu maliņu, pagaidīšu, kad nožūst un vienkārši nogriežu reģipsi līdz ar sienu. Kas vēl aizsmērēja? Rekurvadiem. Rekurvadus aizsmērēju. No tā, kaut ko savāds padarbojos, lai iet uz priekšu. Šādi izstās siena, žūst vēl. Tāpēc nedēļas, droši vien pēc pusotras, te iezāģēšu vadiem caurumu un te nāks elektrības kaste. No tā. Tagad iziešu cauri karkasam, kas ir palicis pāri vēl, ko pieskrūvēt, ko piečiņīt vajag saprast, kas kur atradīsies, jo doma ir, kad vannas istabā, to jums parādīšu. Te nāks virs izlietnes tāds skapīts, man jāuztais kaut kāds stiprinājums, ka nāks skapīts, lai viņi ir pie kā pieskrūvēt. Tas jāizdara, iziešu cauri, kas te vēl ir palicis, un tad pa lielam arī gatavs būs, lai apšūtu iekšpusi ar reģipsi visu. No tā, izstās. Savācās elementāri, viss smuki, stundas laikā tu viss tīrs. Nu, cik nu tīrs var būt, bet nu, ir ok. Toltē ir reģips uzliks no iekšpuses, no ārpuses izstās šādi. Tagad uzreiz jau parādās kaut kāda sapratne, kā tā telpa iztīsies. Vakardien aizieķēju teciet apkārt visam, tad droši rītdien varēšu nogriezt. Nu, tā, no iekšpuses izstās šādi. Pagaidām ciet vēl nešūšu, un vēl ir vata jāsaliek vispārējais, bet es gribu riktīgi visu izmērus savilkt, kur ir vadi, kur ir kas, no kurienes līdz kurienai drīkst skrūvēt, no kurienes līdz kurienai nedrīkst skrūvēt, jo pa lielam ļoti daudz visas komunikācijas vadi, viss iet šī sienā, kā var redzēt. No tā. Sapakoju podu, aiztaisīju ciet, jo mums ir pirmais stāvs, tur no pagraba baigi pūšu visu augšā. Te aizlikt ciet, lai nepūš, kā arī skaņas izolācijai. Nu tā izstās. Nu rekur jau viss piegriezts. To likšu klāt. Apšūsu šito. Esmu apgriezis te maliņas, jau bišķi paslīpēju. Tā niša izstās šādi. Ar elektrību vēl nav atrisināts, nevar saprast, kā likti tās kastes, jo muļķīgi sanāk grūti atrast, var teikt, neiespējami kasti, kur ir drošinātājs, ne, bet skaitītājs iekšā kopā ar drošinātājiem, un tad beigās, es domāju, varbūt tās kaut kā likt skaitītāji te stūrītī, un tad blakus kasti, lai viņš kaut kā tomēr noslēpts. Tā kā par to vēl nav līdz galam izdomāts. Šeit izstās šādi, jo pārgāja pirmo špakteli, nošpaktelēja vakardien, pastīties, kā izstās, kā strādājās. Nu, un šodien šito kastu mocīja augšā. Nu, tāda man viņa sanāca brīžiem. Nav 100% līmenis, bet baigi grūti bija dabūt, un es domāju, es to špakteli pēc tam izlūkšu. Bet nu, tur tiešām minimāli. Aizbāzīs tur visu ciet ar vati. Aizšūs ciet divās kārtās reģis, lai tā skaņa nenāk. Nu, un reku pielikt jau pirmo sliedi, kur varētu griezt atrasties. Bija doma šodien uzlikt vēl te, bet man nesanāks, jo man atrūkās materiāls. Nu, griezt diezgan augsts sanāks, kur es ar roku nevarēšu aizsniegt. Palicoties tikai būs ok. Nu, šādi. Nebija viegli. Jo te sanāk, kamēr pieskrūvēju šito, šits karājās gaisā, es pieskrūvēju to, tad pārskrūvēju šito divas reizes. Kaut kā mēģināju maksimāli dabūt, bet kaste turās un, kas saskrūvēs reģips, viņi vēl stiprāk turēsies, tā kā tur nekāda problēma nebūs. Kas te vēl ir? Kādu špakteli izmantoju, vot nopirku šitādu te. Fuller knaufu. It kā pirmo reizi par maisiet tādu, kur man paliks painītas, es viņu pat nemēģināju tīrīt.
speciāli nopirku mazo testiņam, izmetīs ārā, viņi pēc tam špaktelējās it kā normāli, vēl grūti spriest, diezgan maz esmu pašpaktelējis, jo viņi arī plāns pēc tam pāriet cienām pāri pirms finiša kārtas. Tā kā pēc tam tu varēsi vairāk pastāstīt, kā ar viņu gāja. Šodien atbraucu, noslīpēju šito, man būs bišķi jāskrien, atskriešu vēlāk nošpaktelēt stūrus, visus, šo visu nišu, jo nākamdēļ brauc elektrību likt. Joprojām nezinu, kā tas viss iztīsies, jo te, kas saliks skaitītāju un sadaleni, tad pēc tam slīpēt, špaktelēt, nu tad būs baigi grūti. Karoči tā, kur uztaisīja augšā kasti, podam, kur no kaimiņa iet kanalizācijas truba, savāza visu vati, tagad arī vispār, dzird, bet ļoti minimāli, kad nolaiž ūdeni. Tā kā tas baigi labi. Kur esmu saskrūvējis profilus griestiem. Šodien bija jāizskrien līdz veikalam garākiem šitiem pakaļ, jo šito bija pīsu. Kur tikko pieskrūvēju paralēli, perpendikulāri šitādu vienu, lai es varu līmeni dabūt pareizo, cik zemu man jālaiž un kurā vietā jāskrūvē klāt. Tā kā tūlīt šito saskrūvēšu. Skatīsies, jo šodien sanāks uzmetīšu arī griestiem reģipsi. Tā atkal bija samežģījis potīti. Bija 2-3 nedēļas, tā pauze nebija bijis. Iet super lēnām, bet nekas, kā ir, tā ir. Galvenais, ka iet uz priekšu lēnām. Tā kā pabeigšu tur griestus un tad, principā, metīšu te visu reģipsi. Kāpēc te vēl neuzliku, jo vēl īsti nevarēju saprast, kurās vietās virtuvē LED lampām laist ārā šitos vadus. Tā, te visi vadi šīs sienās, tāpēc 3x3 viss jāpārdomā tā, lai visi čotku nepieļaut kļūdas, jo pēc tam to izlabot varēs, bet tad tas būs viss jārauj ārā. Tā.